Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 12. nedēļas lasījums. Svētdiena – Dieva mūžīgais apsolījums. Nākamās 2 nedēļas lasīsim jaunu Bībeles stāstu par Ruti un Naumiju. Bet šīs nedēļas galvenā doma ir šāda. Dievs var dziedināt salauztas sirdis. Lasīsim kopā. Stāsts par Dieva apsolījumu Ābrahāmam joprojām tika stāstīts vakaros pie ugunskura. Kad parādījās zvaigznes, apsolījums šķita vēl spožāks. Dievs patiešām bija svētījis Ābrahāma, Īzāka, Jēkaba un Jāzepa bērnus, padarot tos par lielu tautu, Izrēla bērniem. Tagad, vairākas paudzes pēc tam, kad Mūzus bija vadījis tautu cauri tūkstnesim un atpakaļ uz zemi, ko Dievs viņiem bija apsolījis, uzticīgie ļaudis turpināja stāstīt par Dieva glābšanas apsolījumu. Šie stāsti bija jādzird, jo daudzi Izrēlā bija pievērsušies elkiem, nevis pielūdza Dievu. Elimelehs, vīrs no Jūdas cilts, zināja stāstus par Dieva gādību. Viņš zināja, ka izrēlieši tagad saskaras ar nelaimi, kas apdraudēja viņu dzīvību. Izlasīsim Rutes 1. nodaļas 1. panta 1. teikumu. Soģu valdības laikā zemē izcēlās bats. Elimelehs redzēja, ka labības lauki viņa mājās Betlēmē bija nokaltuši. Zeme bija saplaisājusi un izžuvusi, un lopi mira no bada. Viņa sievai Naomijai tikko pietika pārtikas, ar ko pabarot abus dēlus, Mahlonu un Kiljonu. Ko viņš izlēma darīt? Tāpat kā Ābrahāms, Īzāks un Jāzepa ģimene bija devušies uz svešām zemēm, kad viņu zemē pienāca bada laiks, arī Elimelehs nolēma pārcelties uz Moāba zemi, līdz Kānaanā beigsies bads. Moāba zemē bija daudz svaiga ūdens un auglīga augsne, lai izaudzētu visu, kas viņam mazajai ģimenei bija nepieciešams. Viņš ļoti ilgosies pēc savām mājām Kānaanā, bet viņi zināja, ka Dievs būs ar viņiem arī svešajā, tālajā zemē, jo viņš saka, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Dažreiz vecākiem ir jāpieņem sarežģīti lēmumi, jo viņi ir apņēmušies darīt visu iespējamo, lai rūpētos par savu ģimeni. Dievs turēja Ābrahāmam doto apsolījumu, un viņš turpinās pildīt savus solījumus. Dievs ir ar tevi un tavu ģimeni, palīdzot un vadot jūs, lai arī kādas izmaiņas notiktu jūsu dzīvē. Padomā un pastāsti. Vai atceries kādu reizi, kad tie, kas tevi mīl un par tevi rūpējas, pieņēma grūtu lēmumu, lai jums klātos labāk? Lai skan atmiņas panta dziesma ar brīnišķīgo vēsti, ka Dievs dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu slāpes. Viņš dziedē
Trešais pants. Viņš dziedē salauzta sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš dziedē salauzta sirdis un remdē ļaužu sāpes. Psalmi 147, trešais pants. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka viņš vienmēr tur savus apsolījumus.